Labrīt! Esiet sveicināti Klīnāra grupa webinārā. Mēs sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, kurai sekos jautājumu un atbilžu sesiju. Jūs esat laipni aicināti uzdot savus jautājumus, ierakstot tos Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Jūsu ērtībai tiks nodrošināts arī webināra ieraksts, kas būs pieejams publiski drīz pēc zvana beigām. Ļaujiet man stādīt priekšā Klīnāra grupu vadību. Juris Gulbis, Klīnāra grupa valdes priekšsēdētājs, un Gatis Buls, Klīnāra grupa finanšu direktors. Lūdzu, vārds jums. Labrīt! Sveicam jūs Klīnāra grupas webinārā, kas ir veltīts šodien mūsu obligāciju emisijai. Šodien mēs jums pastāstīsim par mūsu grupas izaugsmes stāstu, sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes plāniem. Tātad šodien prezentētāji būs es, Juris Gulbis, Klīnāra grupas valdes priekšsēdētājs, un Gatis Buls, Klīnāra grupas finanšu direktors. Mums jāpiemina juridiskā atruna, bet to mēs šodien nelasīsim. Un es sākšu ar nelielu ievadu par Klīnāra grupu. Tātad Klīnāra grupa ir vides pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas strādā Latvijā. Mēs strādājam divās galvenajās biznesa līnijās, kas ir atkrituma apsaimniekošana un vides pakalpojumi. Atkrituma apsaimniekošanā mēs nosedzam pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu. Sākot ar atkritumu savākšanu, mēs strādājam gan ar sadzīves atkritumiem, gan ar industriālajiem atkritumiem un būvgružiem, gan ar medicīnas atkritumiem, bīstamajiem atkritumiem un asinizāciju. Visus šos te atkritumu veidus mēs arī pāršķirojam. Daļu mēs nosūtam pārstrādei un daļu pārstrādājam arī paši. Un noslēdz šo te barības ķēdi mūsu ražotāju paplašinātās atbildības sistēmu. Vides pakalpojumu biznesa līnijā savukārt mēs darbojamies gan komerctelpu uzkopšanas segmentā, gan arī pilsētvides uzturēšanas segmentā. Par katru no šīm biznesa līnijām es tālāk pastāstīšu detalizētāk. Mūsu biznesa rezultāti 2024. gadā bija apgrozījums 121 miljonus eiro, EBITDA 25,5 miljonu eiro, un 2026. gadā pirmajā pusgadā rezultāti, kas ir jau publiskot, mēs arī turpinām strauju izaugsmu, gan apgrozījumu, gan EBITDAS rādītājos. Mums ir gan stipra bilance, pašlaik pašu kapitāla rādītājs ir 51%, un mums ir arī zems parādu sloks. Mēs esam 100% vietējā kapitāla uzņēmums, nodarbinām gandrīz 2000 darbinieku un apkalpojam ap 500 000 Latvijas iedzīvotāju. Šeit nedaudz stāsts par grupas vēsturi. Tātad grupas vēsturi iet atpakaļ uz 1944. gadu. Rīgas pilsētas komunālo pakalpojumu pārvaldes veidolā. Tad pagājušajā gadā mēs nosvinējām 80 gadus kopš uzņēmuma dibināšanas. Protams, modernā vēsture sākusies nedaudz vēlāk, 2014. gadā, kad mūsu grupas lielākais akcionārs un dibinātājs nopirka uzņēmumu un pārsauc to par Klīnāru. Un starplaikā starp 2014. un 2021. gadu ir ieiets gan atkritumu šķirošanas biznesā, gan ir Liepājas atkrituma apsaimniekošana, bet nākamais attīstības posms sākās 2021. gadā, kad mēs sākam darīt divas lietas. Pirmkārt, no Klīnāra tiek atdalītas tās biznesa līnijas, kas nav saistītas tieši ar atkritumu apsaimniekošanu, un otrkārt, mēs arī sākam pirkt dažādus atkritumu apsaimniekošanas un vides pakalpojumu uzņēmumus. Tad pirmais 21. gadā ir nodalīts uzņēmums Vizija, kas nodarbojās ar komerctelpu apsaimniekošanu. Tālāk 22. gadā tiek izveidota holding kompānija Klīnāra grupa. Tiek nopirkts arī ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums Zaļā josta, kuras aizskrēja. Zaļā josta
un arī būvgrūžu apsaimniekošanas uzņēmums RSC no 2022. Gada nogalē arī mēs veicam pirmo obligāciju emisiju 15 miljonu eiro apmērā, un šī te emisijas beigtermiņš ir tātad šī gada decembris, un tāpēc mēs šodien arī runājam par jauno emisiju. Tālāk, kad mēs nonākam 2023. gadā, tātad tiek nodalīts uzņēmums Cleaner Vessel, kas strādā būvgrūžu segmentā. Vizija Urban, kas ir pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums, arī tiek nodalīts no Cleaner. Un mēs arī iegādājamies pilsētvides uzturēšanas uzņēmumu Komauto, kas ir bāzēts Cēsīs un darbojās Latvijas austrumu reģionā. Nākamais attīstības posms 24. gads, tātad arī mēs atdalam no Cleaner, tātad uzņēmumu Cleaner Industry, kas operē mūsu no atkritumiem radušos kurināmā biznesu un arī plasmasas pārstrādes rūpnīcu. Mēs arī iegādājamies 24. gada nogalē uzņēmumu Lautus, kas strādā medicīnas un bīstamo atkritumu jomā, un Tranzīcel, tātad vidas pakalpojumu uzņēmums, kas nodarbojas pilsētvides uzturēšanu Liepājā. Tātad apkopojot šī slaida informāciju, tad Cleaner grupas izaugsme ir veidojusies, tātad nodalot no Cleaner tās biznesa līnijas, kas nav saistītas tieši ar atkritumu apsaimniekošanu un arī ar uzņēmumu pirkšanas un iegādes darījumiem. Tad mūsu stratēģija balstās uz 3 galvenajiem pilāriem. Tātad pirmkārt mēs audzējam uzņēmumu vērtību gan caur organisku izaugsmu, gan caur uzņēmumu iegādi, kā jūs arī redzējāt iepriekšējā slaidā. Tātad arī šī emisija ir domāta, lai mēs turpinātu šo te paplašināšanās un izaugsmas stāstu un arī tālāk paplašinātos ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Tas ir šīs te obligātas emisijas arī galvenais mērķis. Tālāk mūsu otrais stratēģijas pilārs ir aprits ekonomika. Tad mēs esam nozars līderis visos aprits ekonomikas posmos, un mūsu mērķis ir atkritumu noglabāšanas samazināšana praktiski līdz nulē. Un trešais pilārs tad ir operacionālā efektivitāte. Mēs ļoti fokusējamies uz mūsu operacionālo ekscelenci. Mēs ieguldam IT sistēmās, kas palīdz mums efektīvi plānot mūsu loģistiku un darbu izpildi. Telpu uzkopšanas biznesā mēs esam investējuši arī robotizācijā. Mums ir apmēram 100 robotizēto palīgu, kas palīdz mums uzkopt telpas, kā arī mēs esam daudz ieguldījuši lietotnēs, kas palīdz mums komunicēt ar mūsu klientiem un arī kontrolēt darbu izpildi pie klientiem. Šos 3 pilārus mums atbalsta tātad grupas sinerģijas, ko mēs panākam, izmantojot mūsu centralizētās funkcijas un procesus. Tātad grupas līmenī centralizēti tiek pārvaldīts personāla vadība, IT, finanses, ilgtspēja un juridiskais nodrošinājums. Tāpat mēs centralizēti vadām loģistiku un arī mēs pārizmantojam tehniku. Piemēram, tā tehnika, kas ziemā tīra Rīgas ielas un Kaisas sāla, vasarā tiek pārveidota un tiek izmantot būvgrūžu savākšanā, tādā veidā izvairoties no sezonalitātes abās biznesa līnijās. Un otrs mūsu stratēģijas balsts ir darbinieku efektivitāte, kur mēs strādājam ar fokusētām motivācijas programmām. Un arī 2023. gadā tiek palaista darbinieku opciju programma, kur rezultātā pašlaik 14 grupas darbinieki ir kļuvuši arī par grupas akcionāriem. Tālāk mēs pārējām pie mūsu juridiskās struktūras. Tātad grupas lielākais akcionārs un dibinātājs ir Guntars Kukarevičs. Otrais lielākais akcionārs ir Harijs Krongons, kam pieder
apmēram 10%, un vadība un darbinieki pašlaik ir 3,7% apjomā. Kopējā vadības un darbinieku akciju alokācija ir 5%. Tātad caur holdingu kompāniju mēs kontrolējam mūsu meitas uzņēmumus. Lielākā daļa no mūsu tātad šiem te pamatbiznesa meitas uzņēmumiem ir 100% grupas īpašumā, bet ir arī izņēmumi, piemēram, Zaļā josta ražotāja atbildības sistēmas operators. Tur mums ir arī mazākuma akcionāri. Vides pakalpojumu Liepājā ir mazākuma akcionāri, vides resursu centrā un arī dažos mazākos uzņēmumos mums ir mazākuma akcionāri. Organizatoriskā struktūra mums ir diezgan tradicionāla Latvijai, tātad akcionāri veic savu uzraudzību caur uzņēmumu padomi. Padomi nozīmē valdi, un valde atskaitās tātad padomai un akcionāriem. Valde mums sastāv no 4 locekļiem. Ir valdes loceklis, kas atbild par produktu un inovāciju attīstību, valdes loceklis, kas atbild par atbilstību un juridiskajiem jautājumiem, un arī valdes loceklis, kas atbild par ilgtspēju un korporatīvo pārvaldību. Un es esmu valdes priekšsēdētājs, tātad manā pāraudzībā ir kopējā visu uzraudzību, finanses, riski, personāls un IT vadība. Mūsu dzimumu balanss ir diezgan sabalansēts, 53% sievietes, 47% vīrieši. Vidējais vecums apmēram 44 gadi. 16% no mūsu darbiniekiem strādā administratīvajās funkcijās, pārējie tātad ir operacionālie darbinieki. Mūsu padomē ir 3 cilvēki, tātad padomes priekšsēdētājs ir arī vienlaicīgi mūsu grupas dibinātājs un lielākais akcionārs Gunārs Kukarevičs. Viņš ir bijis Rīgas fonda biržas izpildu direktors, tāpat viņš strādājis vides pakalpojumu uzņēmumā Veolī, kas viņam arī ir devis zināšanas un iespēju iegādāties 2014. Gadā tātad uzņēmumu, no kura radās tālāk mūsu Cleaner Group. Harijs Krongords ir otrs lielākais akcionārs un padomes priekšsēdētāja vietnieks, tātad viņa pieredze ir galvenokārt uzņēmuma iegādes un apvienošana darījuma konsultācijās. Tāpatās viņš strādājis arī vairāk lielu Latvijas uzņēmumu padomēs savā iepriekšējā karjerā. Māris Mančīnskis ir neatkarīgais padomes loceklis. Viņš ir bijušais Swedbank Latvijas valdes priekšsēdētājs. Un viņš arī paralēli strādā arī daudz citu uzņēmumu padomēs. Tā ir padome. Valde, kā jau es minēju, mums sastāv no 4 cilvēkiem. Tad Gunārs Levits mums atbild par produktu attīstību un atkritumu apriti visu. Viņam ir vislielākā pieredze tieši atkritumu apsaimniekošanā. Viņš jau 20 gadus ir Cleaner grupas darbinieks, vairāk nekā 20 gadus. Tad Agita Baltbārde strādā grupā kopš 2022. gada. Viņa atbild par ilgtspēju un korporatīvo pārvaldību. Viņai ir plaša pieredze gan dažādos biznesa uzņēmumos, gan arī valsts pārvaldē. Inta Liepa tad ir pievienojusies grupai 2021. gadā. Viņa atbild par juridiskajiem un atbilstības jautājumiem. Arī viņas pieredze ir gan valsts pārvaldē, gan arī biznesos. Es esmu valdes priekšsēdētājs, Juris Gulbs. Es pievienojos uzņēmumam 2023. gadā. Pirms tam es strādāju gan uzņēmumā TET, kā izpilddirektors, gan arī ACB grupā, kas nodarbojās ar ceļu un tiltu būvniecību. Un tātad pēc tam es strādāju dažādos pārtikas pārstrādes uzņēmumos. Tad ejot tālāk pie mūsu biznesa pārskata, tad šeit tātad schematiski ir parādīts mūsu galvenās biznesa līnijas un uzņēmumi, kas tajos strādā. Šo slaidu es izmantošu, lai izskaidrotu mūsu grupas vērtību ķēdi. Tātad mēs sākam ar atkritumu savākšanu.
sadzīves atkritums, tad mums vāc Cleaner un vidas pakalpojumu Liepājā, tad mēs strādājam vairāk nekā 10 pašvaldībās, tad lielākās Rīga, Jūrmala, Ogre, tad šie uzņēmumi savāc sadzīves atkritumus gan šķirotos, gan nešķirotos. Nešķirotie sadzīves atkritumi mums nonāk tajā sadaļā, kas saucās šķirošana, pārstrāde un tirzniecība. Nešķirotie atkritumi tad dodās mums uz vidas resursu centru, kas ir lielākais šķirošanas centrs Baltijā ar kapacitāti 300,000 tonnas gadā. Tad tur viņš atrodas Getliņos un tad sašķiro šos te nešķirotos sadzīves atkritumus. Bioloģiskie atkritumi dodās Getliņa biogāzes tuneļos, un pēc tam no tiem ražo siltumu, un Getliņa var audzēt tomātus. Un savukārt to, ko var sadedzināt, tas tiek atšķirots, nodots uz Cleaner Industry, tur tas tiek samalts, un tad mēs sūtam šo te materiālu arī uz Švenku un citām vietām, kur var sadedzināt tātad šos te atkritumus. Šķirotie, tā saucamie dzeltnie konteineri sadzīves atkritumi savukārt nonāk Cleaner Verso. Tur tie tiek pāršķiroti, mums sanāk gan plēve, gan kartons, gan plastmas. Tātad un šie pāršķirotie sadzīves atkritumi tad nonāk tālāk dažādās pārstrādes rūpnīcās gan Latvijā, gan ārpus tās. Daļa no šiem te pāršķirotajiem sadzīves atkritumiem nonāk arī Cleaner Industry, kas operē mūsu plasmasas pārstrādes rūpnīcas, kas no šiem te plasmasas atkritumiem ražo tālāk granulas, kas tiek izmantotas, lai ražot dažādas preces un no šīs te pārstrādātās plasmasas. Un tātad Lautus strādā medicīnas un bīstamo atkritumu jomā, tātad šeit viņi strādā diezgan autonomi no pārējā uzņēmuma grupas. Un tātad, kāpēc mums ir svarīgi arī ražotāja atbildības sistēma, uzņēmuma zaļā josta, tātad ražotāja atbildības sistēma palīdz importētājiem un ražotājiem tad samazināt dabas resursu nodokļa saistības. Un tad šie te zaļās jostas klienti maksā zaļai jostai par to, ka zaļā josta nodrošina šo te tātad ievestā iepakojumu, kas tiek saražots vai laists apgrozījumā Latvijā, savākšana kaut kādās proporcijās. Tātad, un Cleaners vidas pakalpojumu Liepājai, Cleaner Verso, tātad savāc šo te iepakojumu, ziņo par to zaļai jostai, nodod pārstrādei, zaļā josta tālāk atskaitās šiem te ražotājiem un valsts ieņēmuma dienestiem par to, ka ievestais un saražotais iepakojums ir savākts, pārstrādāts un laists otrreizējā apritē. Tātad šis noslēdz mūsu pilnā cikla atkrituma apsaimniekošanas ekosistēmu. Tad tā ir atkrituma apsaimniekošanas sadaļa, un vidas pakalpojumos tātad mums ir divas biznesa līnijas, tātad telpu uzkopšana, kas ir darbojās Vizija, un pilsētvides un ceļu uzturēšanas uzņēmumi, kur mums 3 uzņēmumi Vizija Urban, kas strādā Rīgā, Komauto, CS un Austrumu reģions, Tranzīts L, Liepāja un Rietumu reģions. Tātad šīs ir mūsu galvenās biznesa līnijas. Ģeogrāfiskais pārklājums, tātad Lautus zaļā josta mums visā Latvijā strādā, Vizija arī pārsvarā visā Latvijā. Tātad Urban, Komauto un Tranzīts L, to es pieminēju, tātad Urbans Rīga, Komauto Austrumu reģions, Tranzīts L, Rietumu reģions. Šķirošana pārstrāde mums ir Rīgā un Rīgas apkārtnē, savukārt Cleaner tātad arī strādā Rīgā, Pierīgā, nedaudz arī Latgalē, Dagdas apkārtnē un vidas pakalpojumu Liepājā mums strādā Liepājā. Pa lielam mums visa Latvija ar mūsu pakalpojumiem ir noslēgta, 500 000 iedzīvotāji ir mūsu pakalpojumu saņēmēji.
Tālāk dodamies pie mūsu klientu bāzes. Šis slaids ir, lai parādītu to, ka mūsu klientu bāze ir gan diversificēta, un mēs neesam atkarīgi no vienas biznesa līnijas vai viena līguma. Tātad mūsu sadzīves atkritumu apsaimniekošana šī gada pirmajā pusgadā sastāda 36%, pilsētvides un ceļu uzturēšana 14%, telpu uzkopšana 9%, ražotāju paplašinātā atbildība 14% un šķirošana, pārstrāde un tirdzniecība ir 12%. Tātad šīs te visas biznesa līnijas ir diversificētas un mums nav atkarība no kaut kāda viena klienta vai vienas teritorijas. Šis slaids ir diezgan detalizēts. Tā mērķis ir parādīt, kas ir mūsu galvenie klienti katrā no biznesa segmentiem un kāda ir cenošanas mehānismi. To jūs varat izlasīt mūsu mājaslapā arī detalizētāk. Es īsumā pārstāstīšu. Tātad šeit, ja mēs runājam par sadzīves atkritumu un apsaimniekošanu, tad šeit mums lielākais līgums tad ir Rīgas atkrituma apsaimniekošanas līgums. Kopumā mums ir 10 pašvaldības, kurās mēs strādājam. Šeit parasti ir 5 līdz 7 gadu līgumi, pašvaldību iepirkums ar publisko iepirkumu likumu, un faktiski visi līgumi paredz arī iespēju pārskatīt gan dabas resursu nodokļu izmaiņu rezultātu, gan arī inflācijas. Ja mēs ejam tālāk uz komerciāliem un industriāliem atkritumiem, šeit mums ir Lautus un Cleaner Verso, tad šeit ir gan publiskie iepirkumi, gan arī business to business segments. Tātad publiskajos iepirkumos arī parasti ir gads līdz 3-gadīgi līgumi ar indeksācijas iespējām. Savukārt brīvais tirgus tātad ir brīvais tirgus, kur ir vienošanās principi un parasti nav ilgtermiņa līguma. Šķirošana, pārstrāde un tirdzniecība. Tātad šeit mums ir vides resursu centrs, lielākais šķirošanas komplekss Baltijā, tātad, kas atrodas Getliņos. Tātad šim bija 10 gadu līgums. Pašlaik šis līgums ir noslēguma stadijā un ir izsludināts jauns konkurss arī uz 10 gadiem, lai operētu šo te centru. Tātad, ja mēs ar Cleaner Industry, tad tur mums ir Nike ražošana un plasmasas pārstrādes bizness. Tas ir pārsvarā balstīts tirgus attiecībās, brīvā tirgus apstākļos, tātad tur arī nav mums ilgtermiņa risinājumi. Tātad, un zaļā josta ir arī brīvā tirgus apstākļos strādā. Cenas tiek pārskatīts parasti gada griezumā, un šajā segmentā kopumā strādā Latvijā 3 lieli spēlētāji. To tirgus ir tāds. Telpu uzkopšana vizīte, tad šeit ir arī gan publiskie iepirkumi, gan arī privātie. Lielākais līgums šeit ir Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca, kas ir 3-gadīgs līgums, un parasti arī publisko iepirkumu līgumi ir 3-gadīgi, kur ar iespēju indeksēt cenas. Privātā sektora līgumi ir dažādi, un arī nav parasti ilgtermiņa līgumi. Tālāk mēs ejam pie pilsētvides un ceļu uzturēšanas segmenta. Tātad šeit pārsvarā ir publisko iepirkumu likuma iepirkumi un tātad pašvaldību iepirkumi. Lielākais līgums šeit ir Vizija Urbana Rīgas uzturēšanas līgums, kur mēs strādājam 2 no 3 zonām. Un tātad tas ir iegūts pagājušā gada noslēgumā uz 5 gadiem un arī ar indeksācijas iespējām. Komauto un tranzīta cēl atbilstoši strādā austrumu un rietumu reģionos, arī pārsvarā publisko iepirkumu līgumu tur. Tālāk iziesim katram no mūsu segmentiem. Tātad sāksim ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
ap 500 000 iedzīvotāji mums ir apkalpoti. Mēs esam viens no vadošajiem atkritumu apsaimniekotājiem Latvijā. Mūsu autoparks sastāda vairāk nekā 70 vienības, tātad lielākā daļa ir zemo emisiju autoparks, 85% Euro 6 vai CNG. Transports šeit attēlā jūs redzat mūsu lepnumu, tātad tie ir Rīgā izbūvētie pazemes konteineri, kas no vienas puses izskatās skaisti un estētiski, no otras puses tas ir mūsu ietaupījums loģistikā, jo šie tātad konteineri ir jāizved retāk, un tos var apkalpot ekipāžu viena cilvēka sastāvā, nevis 2 cilvēkiem, kā tas ir parastajiem konteineriem. Un šeit mums ir 2 uzņēmumi, Cleaners un vidas pakalpojumi Liepājā. Medicīnas un bīstamo atkritumu segments, tātad šeit ir medicīna, asenizācija un bīstamie atkritumi, tātad 2500 klienti visā Latvijā, viens no vecākajiem uzņēmumiem šajā biznesa segmentā. Tātad Cleaner Verso ir mūsu industriālo un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. Tātad šeit ir viņi gan savāc, gan pašķiro būvgrūžus un industriālos atkritumus. Tātad ir 2023. gadā mēs uzbūvējām vienu no lielākajām Baltijā būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centra Nomalēs ar 200 000 tonu kapacitāti gadā. Tas ir mūsu viens no galvenajiem aktīviem šajā biznesā. Un ir tātad autoparka sastāda vairāk nekā 40 kravas automašīnas. Šeit attēlā jūs redzat to grupas sinerģiju, par kuru es runāju sākumā. Šīs mašīnas tātad vasarā brauc un vāc būvgrūžus. Savukārt ziemā tās plātnes, ko jūs tur redzat, priekšā šīm mašīnām ir domāts, lai pieliktu priekšā tātad šo te lāpstu sniegu šķūrēšanai, un mašīnas uzkabē uzliek tātad kaisītāju, un tātad mašīna, tad, kad beidzās būvniecības sezona, mašīna dodās tīrīt Rīgas ielas jau Vizija Urban komandām. Tātad šķirošana, pārstrāde un tirdzniecība, te mums ir 2 uzņēmumi, Cleaner Industry, tātad mums ražo no atkritumiem iegūto kurināmo un pārstrādā arī plastmas. Tātad tās ir 2 viņu biznesa līnijas, savukārt vidas resursu centrs operē lielāko sadzīves atkritumu šķirošanas centru Getliņos, tātad ar kapacitāti 300 000 tonu gadā. Un ražotāju paplašinātās atbildības sistēma, zaļā josta. Tā šis ļoti efektīvs uzņēmums, 9 darbinieki nodrošina 14% no mūsu ieņēmumiem. Un tad viņi apsaimnieko faktiski visas produktu pozīcijas, gan iepakojumu, gan elektriskās un elektroniskās iekārtas, vidēji ķērdīgos produktus, tekstilu un plastmasas saturošus produktus. Tad šīs visas pozīcijas mēs noklājam gan no dabas resursu nodokļu apsaimniekošanas viedokļa, gan no savākšanas un pārstrādes viedokļa. Un komerctelpu uzkopšana, tad vizija, šeit jūs redzat mūsu robotu armiju. Šie nav parasti roboti, šie ir jaunākās paaudzes roboti, kas ir tik gudri, ka viņus var atstāt pa nakti strādāt paši savā vaļā. Pie nosacījuma, ja ir mums birojas vai iepirkuma centrs aprīkots ar visām jaunākajām tehnoloģijām, viņi var gan iztīrīt telpas, gan izsaukt liftu un aizbraukt no viena stāva uz citu. Tad šie mums ir gan liels atspaids mūsu biznesā, gan no efektivitātes viedokļu, gan arī no cilvēku resursu pieejamības viedokļa. Tad dienā šis uzņēmums katru dienu iztīra 7 miljonus kvadrātmetru telpu. Pilsētvides un ceļu uzturēšanas, tad šeit, kā jūs minējums, ir 3 uzņēmumi. Vizija Urban strādā Rīgā un tīra Rīgas ielas un publiskās teritorijas, Komauto bāzēts Cēsīs strādā austrumu reģionā, Tranzīta Cell, tā tad ir Liepāja un austrumu reģions.
Daži vārdi par ilgtspēju, jo mūsu bizness tātad nosedz pilnu aprits ekonomikas ciklu caur mūsu biznesa modeli. Tātad, un tas, ar ko es gribu palielīties, labajā augšējā stūrī, tātad šis te grafiks parāda to, ka mūsu novērstās siltumnīcas emisiju gāzes ir faktiski 2 reizes lielākas nekā tās, ko mēs saražojam. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka tie atkritumi, ko mēs savācam, sašķirojam, pārstrādājam un laižam otrajā apritē, nodrošina šīs te novērstās siltumnīcas gāzu emisijas 2 reizes vairāk nekā mēs saražojam, braucot ar mašīnām un darbinot mūsu ražošanas līniju. Tad mūsu bizness sniedz arī lielu ieguldījumu cīņai ar klimata pārmaiņām. Runājot par kapitāla ieguldījumiem, tad mums ir pusi no mūsu kapitāla ieguldījumiem ir taksonomijai atbilstīgi zaļie ieguldījumi. Tad tas transports, ko mēs pērkam, pārsvarā ir ilgspējīgs un zaļš. Jā, un ja mēs runājam par katru pīlāru vidas sociālo un pārvaldības jautājumu kontekstā, tad pārvaldībā mums ir liels darbs izdarīts pēdējos gados atbildīgas piegādes ķēdes vadības izveidē. Mēs rūpējamies par to, lai ne tikai mēs paši maksātu nodokļus un veidot ilgspējīgas nodarbinātības prakses, bet arī slēdzam līgumus tikai ar tādiem piegādātājiem, kas parakstās zem mūsu ētikas un atbildības kodeksiem. Sabiedrības jomā mūsu galvenā rūpe ir par darbiniekiem. Mēs nodarbinam gandrīz 2000 darbinieku, un tāpēc mūsu pienākums ir nodrošināt drošu un uz izaugsmu vērstu darba vidi. Tāpēc mēs esam izveidojuši darbinieku padomu, kas nav arotbiedrība, kas ir veids, kā darbiniekiem komunicēt ar uzņēmumu vadību un runāt par svarīgām lietām, par darba drošību, par darba apģērbu, par aprīkojumu un citām lietām. Cits starpā šis darbinieku padomas projekts ir saņēmis arī personāla vadības asociācijas balvu šogad. Tas ir tāds labs inovatīvs projekts, kas mums ir bijis. Jā, un runājot par vidi, tad mūsu novērstās siltumnīcas emisiju gāzes ir 2 reizes lielāks nekā tas, ko mēs saražojam ar savu transportu un vispārēju. Jā, šeit ir piemēri no mūsu aprits ekonomikas cikla, sākot ar atkritumu savākšanu, kur mēs 3 miljonu kubikmetru savācam sadzīves atkritumu, tālāk ar šķirošanu, kur mēs gandrīz 300 000 tonnas pāršķirojam, tālāk mēs to pārstrādājam, nododam pārstrādē vai pārstrādājam paši. Mūsu investīcijas, tātad mūsu autoparks 20% no vieglā autoparka ir elektriskais, 67% no kravas transporta ir zemo emisiju transports. Jā, tā kā mums ir pilnā ciklā, ar ko palielīties aprits ekonomikas jautājumos. Jā, šeit laikam es noslēgšu savu stāstu par uzņēmumu un došu vārdu manam kolēģim Gatim Bulam runāt par finanšu rādītājiem. Sveicināti! Tad es turpmākajās minūtēs pastāstīšu par mūsu finanšu rādītājiem, mūsu finanšu rezultātiem pēdējos 3 gados, pēdējā pusgadā. Tāpat arī pieskārsimies vairāk mūsu emisijas parametriem un emisijas detaļām. Varbūt pirms es sāku stāstīt par galvenajiem finanšu rādītājiem, es gribētu uzsvērt, ka skatītājiem ir iespēja iepazīties detalizētāk ar mūsu emisijas parametriem un prospektu mūsu mājaslapā Cleaner Group LV investoru sadaļā, kur ir daudz plašāka informācija un detalizētāk var pārskatīt mūsu datus. Es šobrīd pāriešu pāri galvenajām lietām un tām svarīgākajām, ko investoriem vajadzētu zināt un saprast. Tad pirmajā par galvenajiem finanšu rādītājiem
Es šeit gribētu sākt un sadalīt principā divās daļās. Sāksim ar augšējiem čārtiem, jeb grafikiem, kas ir sadaļas augšējā daļā, kur ir ieņēmumi, EBITDA rentabilitāte un tīrā peļņa. Un kā redzams, tad jūs redzat, ka ieņēmumi pēdējos 3 gados mums ir būtiski auguši. Mēs esam gandrīz dubultojuši savu apgrozījumu pēdējos 3 gados. Un kas interesanti ir, kā varbūt lielākā daļa skatītāju šobrīd zina, 22. gadā, Jūras jau arī to pieminēja, mēs izlaidām savas pirmās obligācijas, kuras mēs emitējām tieši izaugsmē. Un kā redzams, tad izaugsme mums ir bijusi diezgan ievērojama. Un kas interesanti, tad šī gada pirmajā pusgadā izaugsme turpinājās 23% apmērā pret iepriekšējā gada to pašu periodu. Un kā redzat, mums pirmā pusgada apgrozījums jau sasniedz 68,6 miljoni eiro. Kas ir pat vēl būtiskāk šajā gadījumā, ja jūs skatāties tagad augšējā rindā otro čārtu, tad mūsu EBITDA rentabilitāte ir saglabājusies un augusi līdz mūsu apgrozījumam. Tad redzams, ka tās efektivitātes iniciatīvas, sinerģijas, par kurām jau Juris minēja, visu, uz ko mēs strādājam, lai mēs būtu efektīvāki, diversificētāki un labāki, ir devušas arī kaut kādu labu rezultātu. Un mūsu izaugsme ir bijusi pietiekoši laba, jo peļņas rādītāji nav kritušies, viņi ir pat uzlabojušies. Tālāk, ja mēs pārējām uz apakšējo daļu, tad šeit ir redzami 3 grafiki, jeb čārti ar procentu seguma koeficientu, tīro parādu un svirs koeficientu, tieši tāpat pašu kapitāls un pašu kapitāla īpatsvars. Šie čārti parāda mūsu kovenants, kas ir šobrīd pašreizējā obligācijām, un kuras mēs turpināsim arī šajā laidienā, nākamajā emisiju laidienā. Un kā redzams, tad procentu seguma koeficients mums noteikti ir lielāks, ja minimāli 3 reizes, kamēr mēs ļoti komfortabli izpildām, un pēdējie rādītāji pirmajā pusgadā redzams, ka mūsu seguma koeficients ir 16 reizes, kamēr, kā es minēju, tad kā minimums mums jānodrošina 3 reizes. Tātad ļoti komfortabls līmenis. Tieši tāpat ir tīrais parāds un svirs koeficients. Atkal šeit mums redzams ar pelēko līniju, kur mūsu kovenanti nosaka, ka mums jābūt maksimāli vai ne vairāk par 3,5 reizēm. Kamēr mums apakšā zemāk zilā līnija redzams, ka mums ir bijis no 0,3 līdz šobrīd ar 0,1 reizi, tad atkal ļoti būtiski mazāks rādītājs, kas arī parāda to, ka mūsu parāda līmenis ir salīdzinoši zems, un mums ir ļoti stipra bilance, par ko es parādīšu nākamajos slaidos. Un tieši kā pagarinājums šim, ja turpinājums stāstam, ir redzams to, ka mums parādu līmenis salīdzinoši zems, bet pašu kapitāla īpatsvars ir salīdzinoši augsts. Un kā redziet, tad pēdējos gados, un tieši tāpat tās arī pusgadā, tas ir virs 50%. Tātad šī gada jūnijā mums bija 53,5% pašu kapitāla īpatsvars, un redzams arī, ka iepriekšējos gados viņš ir bijis virs 50%. Abi šie rādītāji, gan pašu kapitāla, gan arī sviras koeficients rāda to, ka mums ir ļoti tāds, ja tā var teikt, pozitīvs riska profils arī priekš investoriem. Un arī mēs esam gatavi principā nākošajam lēcienam un attīstībai mūsu izaugsmes stāstā. Tālāk šeit es vēlreiz gribētu uzsvērt laikam to, ka tā kā es nevarēšu izstāstīt visu par mūsu peļņas zaudējumu aprēķinu visiem cipariem, tad noteikti iepazīties ar prospektā pieejamo informāciju un izanalizēt pirms pieņemt gala lēmumu. Bet galvenās lietas, ko es šeit gribētu uzsvērt, ir atkal bruto peļņa, kā redzams, ka ne tikai EBITDA, bet arī bruto peļņa, kas ir augstāk, ir gājusi līdzi, un atkal viņi ir attīstījusies līdz ar mūsu biznesu un nav procentuāli palikusi sliktāk, bet drīzāk uzlabota attiecībā pret ieņēmumiem. Tātad redzams, ka pozitīva attīstība bijusi gan iepriekšējos gadus, gan arī šī gada pirmajā pusgadā. Otra lieta, ko es šeit gribētu specifiski atkal uzsvērt, ir, ja jūs redzat otro komentāru, tas ir pie pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas noteikti tīpaši analītiķiem radīt var kaut kāds jautājums, kāpēc šajā līnijā ir tieši tādi cipari un viņi salīdzinoši lieli ir. Tad šeit es uzsveru, ka principā lielākā daļa no šīs līnijas ieņēmumiem ir saistīta ar
ar projektiem, kuru mēs esam saņēmuši arī Eiropas fondu līdzfinansējumu, un attiecīgi šie ieņēmumi parādās šajā līnijā. Atsevišķi jūs redzēsiet, ka 24. gadā šie ieņēmumi it kā pieaug, tāds kā lēciens ir. Tas ir saistīts ar to, ka mēs 24. gadā pārdevām vienu no saviem grupas uzņēmumiem, un ieņēmumi parādās tieši 24. gada šajā līnijā. Tieši tāpēc tur ir lielāka summa. Un visbeidzot, es vēl gribētu pastāstīt vairāk par pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, kas atkal analītiķiem varētu īpaši interesēt, kas tad ir mūsu galvenās izmaksu pozīcijas. Un te jāsaka, ka pirmās top 3 pozīcijas veido gandrīz 80% no kopējām pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām. Un pati lielākā ir darba algas, jeb darbinieku samaksa. Šeit būtu jāpiezīmē, ka tajā pīrāgā, kas ir zemāk labajā stūrī, tas parāda to sadalījumu. Un šeit darba algas ir principā jāskaita divas pozīcijas kopā, jo mums ir darba samaksa, kas ir 25%, jūs redzat, un mums ir valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tās gaiši zilā daļa, 6%. Tātad atalgojuma izmaksas kopā veido 31% no mūsu izmaksām. Un, kas arī, protams, ir saprotams, jo mums ir nepieciešami gan šoferi, gan šķirotāji, gan krāvēji, respektīvi, gan arī telpām arī tīrītāji, telpu tīrītāji. Respektīvi, mums ir diezgan ievērojams darbinieku apjoms, kā jūs jau minēja, gandrīz 2000, jeb vairāk kā 1800 šobrīd. Attiecīgi, tās izmaksas lielākās parādās šeit. Otra lielākā izmaksu pozīcija, jūs redzat, ir 28%. Tas ir atkrituma apsaimniekošanas tiešās izmaksas. Šīs ir tās izmaksas, kas rodas atkritumus noglabāt attiecīgajos poligonos. Un šīs ir viens no tām izmaksām, pie kurām mēs konstanti strādājam, konstanti arī turpināsim strādāt, lai viņas samazinātu un tādējādi uzlabotu vēl tālāk savu efektivitāti un peļņas rādītājus. Jo labāk mēs varēsim šķirot un mazāk noglabāt, jo šīs izmaksas būs mazākas un attiecīgi mums potenciāli labāki peļņas rādītāji. Tad respektīvi, šīs izmaksas ir mūsu fokusā un arī noteikti paliks turpmākajos gados. Un trešā pozīcija, jūs redzat, pelēkā 17%, tas ir nolietojums. Un šī pozīcija atkal ir salīdzinoši saprotama, jo mums ir diezgan, ja tā var teikt, kapitāla intensīvs biznes. Mums ir nepieciešama speciāla tehnika, kas maksā vairāk nekā, teiksim, atkrituma vedējs maksā daudz vairāk nekā parastas smagās mašīnas, vai arī ielu tīrītājs, kas arī maksā daudz vairāk un specifiski jāpasūta specifiskiem ražotājiem, lai viņu ražotu. Un tieši tāpat mums ir arī šķirošanas līnijas un šķirošanas poligoni, kur attiecīgi arī ir, kas ir kapitāla ieguldījums un attiecīgi arī nolietojums mums šeit parādās kā viena no lielākajām pozīcijām. Tātad, kā es minēju, kopā šīs 3 lielākās pozīcijas veido gandrīz 80% no kopējām pārdotās produkcijas ražošanas izmaksām. Tālāk, ja mēs skatāmies šeit, Juris jau arī pieminēja galvenās pozīcijas, un es arī, ko es šajā slaidā vēlos specifiski parādīt, ir pirmais, ir tas ilustrēt mūsu izaugsmi, kur mēs redzam, ka mēs, kā es minēju, esam gandrīz dubultojuši apgrozījumu pēdējos 3 gados no 68,4 miljoniem līdz 121,1 miljonus. Bet kas šeit vēl pat būtiskāk ir, un jūs arī minēja par to mūsu diversifikāciju, un tas ir tas, kur mēs citu esam arī strādājuši iepriekšējos gadus un arī turpināsim, ir diversifikācija, un šeit ir redzams, ka atkrituma apsaimniekošana mums 2022. Gadā veidoja 57% no ieņēmuma pa segmentiem. Kamēr 24. gadā, tas ir pērn, jau šis rādītājs nokritās līdz 47. Tad acīm redzam, mēs esam diversificējušies no vienas no saviem pamat darbībām un citos segmentos esam arī vairāk sākuši strādāt. Un šis rādītājs, domāju, kad turpinās šādu gaitu arī turpmākajām. Tālāk nedaudz es iziešu cauri bilances aktīviem un pēc tam arī pasīviem. Atkal vēlreiz atgādinu, kad noteikti prezentācijā detalizēti iepazīties ar šiem datiem nebūs iespējams. Noteikti aicinu pārbaudīt un apskatīties prospektus, kur ir arī gan apraksti, gan arī visi dati detalizētāk. Bet dažas lietas.
Pirmā par nemateriālo īpašumu, kas noteikti atkal analītiķiem radīs kaut kāds jautājums, jo viņš ir salīdzinoši liela pozīcija pret kopējiem aktīviem. Un šeit jāņem vērā, ka tā kā mēs esam veikuši M&A, jeb uzņēmumu iegādes un apvienošanās darījumus iepriekšējos gadus, tas ir pēdējos 3 gados arī bijuši 4 tādi, tad lielākā daļa šeit, anglicismā sakot, goodwill, kas ir ielikts arī, kas ir principā lielākā daļa no šīs pozīcijas, kas radies ir M&A darījumu iespaidā. Otra lieta, ko noteikti vēlēties skatītāji saprast un izanalizēt, ir pamatlīdzekļi. Tieši tādēļ mums atkal ir pīrāga grafiks, ja pie chart apakšējā labajā stūrī, lai jūs redzētu, kas veido mūsu pamatlīdzekļus. Un šeit jūs redzat, ka tehnoloģiskās iekārtas veido lielāko daļu, jeb 47%, un šeit man specifiski jāatzīmē, ka tehnoloģiskās iekārtas šeit ir gan atkritumu vedēji, gan ielu slaucītāji, tīrītāji, gan arī šķirošanas līnijas un šķirošanas iekārtas, un tāda veida, tad viss tas ir šeit kopā. Mums speciāli transports nav izdalīts atsevišķi, jo tas viss ir tehnoloģiski iekārtas mūsu operācijām un mūsu darbībai. Otra lielākā pozīcija, kā jūs redzat, ir 23% nekustamais īpašums, kas ir mūsu, principā, gan mūsu poligoni, gan vietas, gan angāri, kur mēs šobrīd strādājam. Mēs to uzskatām par savu arī spēku, jo šīs vietas pieder, lielākā daļa no viņām pieder mums un ir mūsu bilancē. Un, kā zināms, tad mūsu biznesā ļoti svarīgas ir atļaujas, jo mēs nodarbojamies ar specifisku industriju, un šīs atļaujas ir piesaistītas noteiktām vietām, un tām vietām, kur tas strādā, un šīs vietas, lielākā daļa no tām ir mūsu bilancē un pieder mums, tātad tas ir mūsu īpašums. Un trešā lieta, es gribētu uzsvērt, ko jūs noteikti arī būsiet pamanījuši, ir nauda un naudas ekvivalenti, cik daudz naudas līdzekļu šobrīd mums ir pieejami, un kā redzams, tad mūsu bilance ir ļoti spēcīga, jo naudas līdzekļi, kas mums ir pieejami šobrīd pēc jūnija beigās, ir bijis 27,3 miljoni, respektīvi gandrīz 30 miljoni. Un šeit es nonāku līdz stāsta otrai daļai, kāpēc tā ir un kāpēc mums tas ir nepieciešams, pārējot uz bilants pasīviem, ja pašu kapitāls un pasīvi. Tad šeit jūs redzat to, ka es varbūt pāriešu uzreiz uz nesadalīto peļņu, kas ir otrais mans komentārs, principā. Jūs redzat, ka nesadalītā peļņa laika gaitā ir pieaugusi. Un savienojot manu stāstu ar to, kad jūs redzat, ka mēs esam būtiski auguši pēdējos gadus, tad es gribētu teikt, ka mēs kā vadība, gan uzņēmums, gan arī uzņēmuma akcionāri ir fokusēti uz izaugsmu. Lai arī uzņēmums ir izmaksājis dividendes, tad tas bijis relatīvi maz, un attiecīgi mēs esam uzņēmumā saglabājuši naudas līdzekļus pēc iespējas vairāk, lai turpinātu izaugsmi arī nākamos gadus. Un tieši šī iemesla dēļ jūs redzat pasīvos, ka nesadalītā peļņas apjoms ir pieaudzis, kas arī, protams, ietekmē mūsu naudas atlikumu. Vēl vairāk, kas ir būtiski, ir jūs redzat pamatkapitālu, kur 24. gadā pamatkapitāls tika būtiski palielināts. Jūs redzat no 0,3 uz 13,6 miljoni, kas atkal pasvītro mūsu fokusu uz turpmāku izaugsmi un bilances stiprināšanu, lai uzņēmumam būtu visi nepieciešamie resursi un līdzekļi augt arī tālāk un arī turpmāk. Un trešā lieta, kas noteikti visus vienmēr interesē investorus, ir mūsu parādu apjoms. Kā es jau minēju, tad mums parādu apjoms ir salīdzinoši mazs pret mūsu pelnītspēju un apgrozījumu. Tad šeit redzat labajā pusē grafikā, kāds ir mūsu atmaksas termiņi. Šeit ir galvenās 3 pozīcijas, ir banku aizdevumi, obligācijas, par ko mēs šobrīd runājam, un nomas saistības, ir leasing. Banku aizdevumi mums ir salīdzinoši maz, kamēr nomas saistības ir proporcionāli vairāk. Un šeit es atkal investoriem un analītiķiem gribētu uzsvērt, ka tas iemesls, kāpēc tā ir noticis, ka mēs ar leasingu, ja nomas saistībām esam finansējuši ne tikai automašīnu parku, bet arī tādas lietas kā šķirošanas līnijas, un attiecīgi tā kā viņas tiek formētas kā leasinga, tie ir juridiski kā leasings, tad mums tās leasing saistības parādās kā lielāks un banku aizdevumi ir mazāk.
Un obligācijas, kurām due date, jeb termiņš pienāk šī gada decembrī, ir principā tāda lielākā daļa, vai puse no principā kopējām mūsu saistībām. Lai gan atkal atkārtoties, ja jūs redzat, ka kopējās saistības ir mazāks kā 30 miljoni, kas, protams, ar mūsu apgrozījumu un pelnītspēju ir salīdzinoši mazs apjoms un rāda, ka savā izaugsmē mēs esam gatavi investēt ne tikai aizņemtos līdzekļus, bet mēs esam arī paši savus līdzekļus akumulējuši un gatavi investēt tālāk, lai augtu. Finansējuma profils. Šeit es vēlreiz atgriežos vienkārši tātad grafiski parādīt mūsu bilanci, kā viņi izskatās sadalījumā, lai uzsvērtu principā to, ka mēs esam ļoti spēcīgi finansiāli šobrīd. Kā redzams, vēlreiz pašu kapitāls ir 53%, kas ir vairāk kā pusi no mūsu bilances vērtības. Un nomas saistības, tas ir labajā pusē, ko jūs redzat, nomas saistības veido tikai 13% un esošās obligācijas tikai 12%. Respektīvi atkal ir mūsu bilance var redzēt, kad ir bilancē liels spēks un aizņēmums kapitāls ir salīdzinoši maz. Attiecīgi mēs spēsim ieguldīt ar savus līdzekļus izaugsmē. Jā, un tad pēdējā daļa, ko es gribētu vēlreiz uzsvērt un iziet cauri, tas ir paša darījuma, ja mūsu obligācija emisijas noteikumiem. Noteikti skatītāji jau ir redzējuši emisijas galvenos noteikumus, un atkal ar tiem var noteikti iepazīties Clean Air Grupa LV mājaslapā, tieši investoru sadaļā, kur mēs esam ievietojuši visu informāciju, gan bāzes prospektu, gan laidiena nosacījums, gan arī šī prezentācija, tur pieejama respektīvi visi dokumenti un visi informācija pieejama tur. Galvenās varbūt lietas. Tad, kā mēs zinām, tad emisijas programmas apmērs būs līdz 50 miljoniem. Šobrīd mēs runājam par pirmo laidienu līdz 15 miljoniem, kuru mēs gatavojamies izmantot esošo obligāciju refinansēšanai. Kupona likme būs fiksēta 6,5% ar izmaksu reizi ceturksnī, un kopējais termiņš būs 4 gadi. Šis ir arī publiskais piedāvājums, kas redzams, un piedāvājums būs, gan ir jau īstenībā nevis būs, bet ir Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un tā kā publiskais, tad ir plašāks interesanti loks, varēs pieteikties. Nomināla vērtība būs, ja minimālā investīcija būs 1000 eiro apmērā, respektīvi būs 15,000 līdz 15,000 obligācijas ar nominālo vērtību 1000 eiro apmērā. Par kovenantiem es jau prezentācijas laikā pieskāros speciāli, kad kovenants mēs domājam saglabāt, tad investori var rēķināties, ka mēs joprojām ievērosim, ka pašu kapitāla īpatsvars būs lielāks vai vienāds par 30%. Procentu maksājuma seguma koeficients būs lielāks par 3 reizēm vai vienāds, un tīrais parāds pret EBITDA mēs nodrošināsim mazāku vai vienādu ar 3,5 reizēm, bet, kā minēju, tad šobrīd šie rādītāji ļoti komfortabli tiek izpildīti. 3 lietas, kas ir mainījušās pret pašreizējām obligācijām, jaunajās vēl viena lieta, ko es gribu, tāpēc attiecīgi es gribētu uzsvērt, tad pirmā bija, kas mainījusies, ir tas, ka tas ir publiskais piedāvājums, iepriekš bija slēgtais. Otra lieta ir, ka mēs pārējām uz regulēto tirgu, kā zināms, tad pašreizējās obligācijas mums ir First North, ja kāds cits saka alternatīvajā tirgu, tad mēs šobrīd esam sasnieguši jau jaunus līmeņus un arī korporatīvas pārvaldības un visos citos aspektos mēs esam noteikti gatavi, mums nav iemesls neiet uz regulēto tirgu, tad tāpēc attiecīgi kotācija būs regulētajā tirgu. Un pēdējā lieta ir, ka pret iepriekšējām obligācijām šīs būs nenodrošinātas obligācijas, kamēr iepriekšējās bija ar nodrošinājumu, kur bija 3 apakšu uzņēmumu, jeb grupas uzņēmumu daļas, jeb akcijas. Kā zināms, tad atkal šis ir rezultāts mūsu analīzei un tirgus pētīšanai, un kā zināms arī tad investori salīdzinoši diskontē šādu nodrošinājumu, plus mēs esam finansiāli ļoti spēcīgi, tāpēc tika izvēlēts nenodrošināts obligācija veids. Tā, par riskiem. Šeit es laikam jau 3. reizi atgādināšu, kad riski mums prospektā ir ļoti detalizēti aprakstīti visi,
un noteikti aicinu to iepazīties ar riskiem pirms pieņemt lēmumu. Šeit prezentācijā mēs gribējām sadalīt viņus tos riskus 4 daļās, lai jums aprakstītu kopējais, kāds ir kopējais risku portfelis, ja tā var teikt, ar kuru mēs saskaramies. Tad pirmais, sākot no kreisā augšējā stūra, ir riski, kas saistīti ar principā makroekonomisko situāciju un ģeopolitisko situāciju. Tad mēs tieši tāpat kā citi saskaramies ar nodokļu risku, ar likumdošanas, jeb regulējuma risku, ģeopolitiskais risks, kas visiem šobrīd ir prātā, un tāda veida riskiem. Otrs, kas zemāk ir risks, kas saistīts ar industriju, tā ir otra nākamā tā risku kopa, un šeit ir ar industriju, protams, saistīts tāda kā konkurence, tieši kā reiz klimata pārējas jautājumi un nozares pieprasījuma risks, respektīvi risks, kas saistīti tieši ar industriju. Trešais, kas ir redzams viducī prezentācijas, šie ir visi riski, kas apkopoti un kas saistās tieši ar mūsu biznesu un ar mūsu darbību. Tādi kā, piemēram, tiesvedības risks, tādi kā darba tirgus vai cilvēku kapitāla tirgus risks, ar ko saskarās Latvijā visu uzņēmumu šobrīd, līgumu riski, operatīvie riski, apdrošināšanas, respektīvi es nenolasīšu, neuzskaitīšu, noteikti dati būs pieejami, gan arī prezentācija, gan arī prospekts, bet tā ir tāda nākamā risku kopa, ar ko mēs saskaramies savā ikdienas darbībā. Un visbeidzot, 4. daļa ir riski, ar kur jāņem vērā investoriem un potenciāliem investoriem, tie riski, kas saistīti ar pašām obligācijām, jeb parādzīmēm. Tādi riski kā likviditātes risks, parādzīmju cenas risks, protams, atmaksas riski un līdzīgi, vai nodokļu riski, līdzīgi veida riski, kas jāņem vērā ir tieši investoriem, pirms iegādājies obligācijas. Tālāk, kā var investēt? Laikam šeit pirmā lieta, ko es vēlos noteikti uzsvērt, ir tas, ka parakstīšanās ir sākusies jau 29. oktobrī, un tā noslēgsies 11. novembrī. Tātad interesantiem lūgums nenokavēt, laicīgi sazināties, izanalizēt un veikt vai neveikt attiecīgi investēšanas darbības. Kā es minēju, tad piedāvājums ir visās 3 Baltijas valstīs, un informācija ir jau pieejama mūsu mājaslapā, atkārtojoties investoru sadaļā, kur jūs noteikti varat izlasīt. Tur ir arī gan biežāk uzdotie jautājumi, gan arī kontakti. Vienmēr sakot, visi pieejams šajā sadaļā, ja jums ir interese. Tieši tāpat jūs varat, šeit jau ir slaidā ir uzskaitīts visas lielākās bankas Baltijas valstīs, jūs tieši tāpat varat sakontaktēties arī ar savu banku un saprast, kā to var izdarīt un kā var investēt, ja jūs ir pieņēmuši tādu lēmumu. Un visbeidzot, es gribētu noslēgt mūsu prezentāciju šodien ar laikam 6 galvenajiem punktiem, kāpēc investoriem būtu jāapskata investīcijas mūsu uzņēmumā, kāpēc tā ir laba ideja un kas ir tās mūsu stiprās puses. Un tad pirmais, es te iziešu cauri 6 galvenie punkti. Mēs jau minējām, gan es, gan Juris par dažādiem no šiem aspektiem. Tad pirmais ir tas, ka mēs esam vadošā vides pakalpojumu grupa Latvijā. Tad mēs esam viscaur, kā Juris jau minēja, mēs esam ar pilnu ciklu, piedāvājam gan savākšanu, gan šķirošanu, gan pārstrādi, gan visu, respektīvi, un mēs strādājam jau, kā teikt, ne 1. gadu, respektīvi, mēs esam diezgan vadoši un redzams uzņēmums. Otrs, ko mēs gājām cauri jau prezentācijai, ko jau es rādīju un arī Juris minēja, ir tieši par diversifikāciju, tad atkal tas ir uzlabots riska profils. Mums ir pēdējo 3 gadu laikā, ja mēs esam diversificējuši savu portfeli, attiecīgi riska profils ir uzlabojies, un tas ir viens no argumentiem mūsuprāt, kas rāda, kad ir vērts apdomāt investīcijas mūsu obligācijās. Spēcīga izaugsme, 3. punkts, jā, to es jau rādīju, ka mēs esam dubultojuši apgrozījumu, gandrīz dubultojuši apgrozījumu pēdējos 3 gados, tad redzams, kad ir notikusi būtiska izaugsme. Tieši tāpat arī 1. pusgads bija ar izaugsmi, un mēs noteikti nevēlamies apstāties ar izaugsmi. 4. punkts, kas šeit minēts kā pieredzējis nozares konsolidātors, šeit es gribētu uzsvērt to, ka mēs esam veikuši vairākus, mēs jau runājām vairāk kā 4, tagad sanāk pēdējos 3 gadu laikā M&A, jeb uzņēmuma iegādes darījumus,
Mēs to esam darījuši iepriekš, mēs to plānojam turpināt arī darīt, un redzams, ka mūsu finanšu rādītāji ir uzlabojušies un nav arī pelnītspēja pasliktinājusies, respektīvi tas, kā mēs to darām un kā mēs to izvērtējam un kā mēs to veicam, ir bijis vēsturiski pietiekoši efektīvi, un tas ir viena no mūsu tā kā stiprajām pusēm. Piektais punkts ir piektā daļa, ko mēs gribējām uzsvērt, arī Juris jau minēja par mūsu aprits ekonomikas līderību, kur mēs šobrīd esam viens no centrālajiem uzņēmumiem, kas šajā jomā strādā. Tieši tāpat arī, ja mēs skatāmies tā saucamo ESG, jeb zaļā kursa, tieši I, jeb E daļa, jeb zaļā kursa daļa, tad atkal tas ir mūsu principā pamat bizness, mēs esam tam pa vidu, mēs esam būtiski attīstījušies, respektīvi šī tā lieta, kas noteikti nepazudīs, pat tad, ja tas vienveidīgi palielinās vai samazinās politisko kaut kādu strāvojumu ietekmē, jebkurā gadījumā visiem ir skaidrs, ka zaļais kurs turpināsies, kad atkritumu pārstrāde un apsaimniekošana būs jāuzlabo, un mēs, protams, esam tam visam pa vidu un pie tā strādājam. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, ka mūsu izcilība korporatīvajā pārvaldībā, šeit atkal, kā es jau minēju, mēs ejam šobrīd uz jau regulēto tirgu. Pēdējos 3 gadus mēs esam ne tikai auguši un palielinājuši savu apgrozījumu, bet arī stiprinājuši un uzlabojuši korporatīvo pārvaldību, un šobrīd mēs jau esam saņēmuši vairākus apbalvojumus šajā jautājumā, šajā jomā, un esam principā tiek uzskatīti kā viena no top 10 labākajiem korporatīvās pārvaldības jomā. Tāpēc tas ir mūsu stiprā puse, un vēl viens iemesls, kāpēc investoriem potenciāliem būtu vērts apskatīt investīcijas mūsu uzņēmuma grupā. Paldies! Tas būs viss no manis. Es domāju, ka mēs pārējām tad uz atbilžu un jautājumu sesiju. Paldies par prezentāciju. Tieši tā, mēs ķeramies klāt uzdotiem jautājumiem. Sāksim ar iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, pēc tam apskatīsim jautājumus, kas iesūtīti tepat zem prezentācijas atrodamajā Q&A logā. Lūdzam jūs jautājumus rakstiski iesniegt tur. Jautājumi var tikt uzdoti anonīmi vai ar jūsu vārdu. Pirmais jautājums, ko esam saņēmuši. Kāds uzņēmums tiks pirkts ar šo piesaistīto naudu? Vai finanšu situācija būs veiksmīga pēc minētā uzņēmuma iegādes? Jā, paldies par jautājumu. Tad mēs neatklājam specifiskus uzņēmumu nosaukumus līdz brīdim, kamēr ir darījums ir noslēdzies. Pašlaik mūsu apritē ir vairāk uzņēmumu gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Tie ir uzņēmumi mūsu esošajās vai saistītās biznesa jomās. Un pirms uzņēmuma iegādes mēs, protams, izanalizējam to finanšu stāvokli, darbības ilgtspēju un pārējos parametrus mūsu tā saucamais vēsturiskais track records liecina par to, ka līdz šim mūsu uzņēmuma pirkšanas darījumi kopš 2014. gada 8 darījumi ir bijuši veiksmīgi un demonstrējuši mūsu straujo izaugsmi. Protams, mēs nepērkam startups bez ieņēmumiem un bez ebidas. Tie uzņēmumi, kuriem mēs skatāmies, ir stabili nozars spēlētāji, līderi, katrs savā jomā, un kā jau Gatis pieminēja, mūsu finanšu pozīcija un aizņemšanās kapacitāte ir gana spēcīga, lai mēs varētu turpināt savu izaugsmas stāstu, iegādājoties jaunus uzņēmumus. Paldies! Kā uzņēmums izmanto līdzekļus, kas iegūti no obligāciju emisijām, gan šīs emisijas, gan iepriekšējās? Tāds ir uzlikt apakaļ, es gribu to vēstures slaidu parādīt, ja ir iespējams. Tā. Vēl atpakaļ. Stop, nē, uz priekšu. Tā. Jā, tā, tagad jums vajadzētu redzēt prezentāciju. Jā, nu labi, es skatos, ka jūs īsti neredzat to prezentāciju, vismaz manā
manā ekrānā tā nav redzama. Ja mēs atgriežamies pie slaida, ko es rādīju vienā no praktiski prezentācijas sākumā, tagad ir brīnišķīgi. Tagad jūs redzat, emisija bija 2022. Gadā, un kā jūs šeit redzat, tad mums kopš 2022. Gada ir nopirkts uzņēmums RSC Noma, nopirkts uzņēmums Zaļā josta, Lautus, Tranzīta Cell un Komauto. Tad šie ir uzņēmumi, ko mēs esam nopirkuši kopš mūsu iepriekšējās emisijas. Jā, faktiski arī šīs emisijas laidiens mums ir domāts, lai refinansētu tātad jau esošās obligācijas saistības un nākamos uzņēmumu iegādes darījumus, tad jau mēs finansēsim ar tālākajiem laidieniem. Paldies! Klausītāji labprāt uzzināt vairāk par uzņēmuma attīstības stratēģiju. Vēlreiz man bija slaids par uzņēmumu stratēģiju. Tas ir šis tieši jau nākamais slaids. Tātad trīs pīlāri, kur galvenais tātad ir uzņēmuma vērtības tālāk attīstība, gan caur organisku izaugsmu, gan caur paplašināšanos Latvijā un Baltijas reģionā. Tātad, kā jau jūs redzējāt vēsturiski, mēs esam attīstījušies tieši caur uzņēmumu iegādi Latvijā, un tālāk mūsu mērķis ir paveikt to darīt Latvijā un turpināt arī attīstīties ārpus Latvijas, un tas arī ir galvenais iemesls šai te obligāciju emisijai. Otrs pīlārs tātad ir aprits ekonomika, un mēs kā līderi šajā ekonomikā un atkritumu apglabāšanu tuvu nulei. Manuprāt, es tur daudz izstāstīju gan par mūsu barības ķēdi, kur mēs sākam ar visu atkritumu veidu savākšanu, gan medicīnas, gan sadzīves, gan industriāli atkritumu šķirošanu, pārstrādu un nodošanu tālākai apritai, un arī ražotāju atbildības sistēmu. Tad mēs plānojam attīstīties tālāk, kā šis te aprits ekonomikas līderis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Un trešais lielais pīlārs ir operacionālā efektivitāte, kas, protams, nav notikums, bet nepārtraukts darbs, pie kura mēs strādājam uzņēmumu ikdienā. Un kā tā es ceru, ka es atbildēju, jo vairāk mums te īsti laikam nav laika stāstīt par detalizētāk. Paldies! Kā veidojas 6,7 miljonu eiro uzkrātie ieņēmumi? Vai tas ir par jūniju 2005. gadu? Sāksim ar to, ka tas nav tikai par jūniju 25. gadu. Un skatītājiem jāņem vērā, ka šī ir konsolidētā visas grupas pārskats un atskaita. Attiecīgi dažādiem no mūsu grupas uzņēmumiem tas cikls un līgumi ir diezgan dažādi. Es šeit negribētu iet jau detaļās, kuriem līgumiem, kur tieši ir, jo es vienkārši no galvas arī neatcerēšos, kur tieši piegādātāji ir 6,7 miljonu uzkrātajos ieņēmumos, bet noteikti ar to var iepazīties detalizāciju mūsu prospektā, ko mēs esam sadalījuši un arī aprakstījuši katru no pozīcijām. Paldies! Kādas dividendes esat maksājuši pēdējos 3 gadus? Vai pareizi saprot, ka iepriekšējās obligācijas tika izmaksātas dividendēs, un tas tiek izmantots pamatkapitāla palielināšanai? Es šeit laikam es sākšu no pēdējiem jautājumiem, tad jāzina nē. Iepriekšējās obligācijas netika izmaksātas dividendēs, un attiecīgi iepriekšējās obligācijas nav pamatā par pamatkapitāla palielināšanu. Pamatkapitālu mēs palielinājām no iepriekšējo gadu uzkrātās peļņas, kuru kā reiz tieši akcionāri neizņēma dividendēs, bet pārvirzīja uz pamatkapitālu. Tad respektīvi, tā tas nav bijis. Dividendēs mēs esam izmaksājuši. Atkal šis ir viens no jautājumiem, kurus noteikti no galvas uzreiz nevarēšu precīzi ciparus nosaukt, bet dividendes izmaksātās noteikti redzams mūsu pārskatos. Un kā es minēju, tad dividendžu apjoms attiecībā pret mūsu peļņu, izmaksātās dividendes attiecībā pret mūsu saģenerēto peļņu ir mazākā daļa.
Un šis ir iemesls, kāpēc, kā es rādīju iepriekšējos slaidos, mūsu bilance ir palikusi arvien spēcīgāka, un mūsu iepriekšējo gadu uzkrātā peļņa ir tieši palielinājusies. Paldies! Kuri ir Cleanāra grupas lielākie konkurenti Baltijā? Te ir atbild uz šo jautājumu nav viennozīmīgi, jo katrā Baltijas valstī ir savādākas nozares noteikumi un regulācijas, kurās mēs strādājam. Ja? Piemēram, ja Latvijā mēs varam rīkoties ar tiem atkritumiem, ko mēs savācam un šķirojam un pārstrādājam tālāk, tad Lietuvā un Igaunijā ir savādāks regulējums, kur piemēram, mūsu nozares spēlētāji nodrošina vienkārši šo te atkritumu nogādāšanu no punkta A punktā B. Ar ko mēs atšķiramies no pārējiem spēlētājiem, tad ir mūsu unikālais biznesa modelis, ka mūsu aprits pilna cikla aprits ekonomikas modelis, visu atkritumu veidu savākšanu, šķirošanu, pārstrādu un laišanu atpakaļ apritē un arī paralēli tātad vidas pakalpojumu segmentu. Ja mēs skatāmies uz mūsu kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, tad ir dažādi uzņēmumi, ir daži, ir tādi, kuriem ir šis gan atkrituma apsaimniekošana, gan vidas pakalpojumi, un ir tādi, kas specializējās tikai atsevišķās jomās. Tāpat tās arī ir tāda pati situācija ir, piemēram, ar īpašuma tiesībām. Ja? Ir gan privātie uzņēmumi, gan pašvaldību uzņēmumi, gan valsts kapitāla sabiedrības. Līdz ar to es laikam atturētos no tāda tieši salīdzinājuma ar kas ir mūsu konkurenti un kas nav, jo katrs uzņēmums katrā tirgu ir diezgan specifiskām zināšanām, prasmēm un savu strateģisko pozicionējumu. Paldies! Uzgaidīsim vēl brīdi, lai pārliecinātos, ka esam atbildējuši uz visiem dalībnieku jautājumiem. Jā, jaunus jautājumus neredzu. Ar šo mēs noslēgsim jautājumu un atbilžu sesiju. Dodu vārdu uzņēmuma vadībai noslēguma vārdiem. Jā, paldies par uzmanību. Es ceru, ka mūsu sniegtā informācija par uzņēmumu bija jums vērtīga un mudinās jūs apsvērt arī mūsu obligāciju iegādi. Katrā ziņā noteikti paskatieties arī prospektu un pārējo informāciju, kas jums ir pieejama. Un tad paldies par uzmanību un veiksmīgu dienu un uz satikšanos atkal.